Ezītis miglā. Kazlovas scenārijs, mākslinieca inscenētāja Jarbusova, operators Žukovskis, komponists Mejerovičs, režisors un multiplikators Norsteins. Filmu latviešu valodā ieskaņojusi Rīgas kinostudija. Lomas ierunājuši Tamāra Soboļeva, Gunārs Placēns, Juris Lēskauns. Vakaros Ezītis gāja pie Lācēna skaitīt zvaigznes. Viņa apsēdās uz baļķīša un tēju dzerdami skatījās zvaigžņotajās debesīs. Tās mirdzēja virs jumta, tiešais krāsnes dūmeņi. Pa labi no dūmeņa bija Lācēna zvaigznes, pa kreisi Ezīša. Bet es viņam teikšu, es tev abeņu ievārījumu atnesu. Viņš sacīs, redzi, patvāris atdzisis, būs jāpiemet tie zariņi, no tie, kā to sauc, kadiķu zariņi. Bet es viņam teikšu, bet es viņam Interesanti, nodomāja Ezītis. Ja zirgs apgus, vai viņš miglā nenoslāps? Un viņš sāka lēnām kāpt zemē no kalniņa, lai nokļūtu miglā un varētu paskatīties, kā tajā izskatās no iekšpuses. Ai, paķepas vairs neredz. Zirdziņ! Taču zirgs nekā neteica.
Es esmu upē, lai upe pati mani nes. Nolēma ezītis, viņš cik vien spēja dziļi ieelpoja, un viņu nesa lejā pa straumi. Es esmu galīgi samircis. Es drīz nogrimšu. Pēkšņi kāds aizskāra viņu pakaļējo ķepu. Atvainojiet, bez skaņas kāds teica. Kas jūs esat un kā te nokļuvāt? Es esmu ezītis. Es iekritu upē. Tad sēdieties man mugurā. Es jūs iznesīšu krastā. Paldies! Nav par ko, sacīja kaut kas. Ezīt! Kur tu biji? Es saucu, bet tu neatsaucies. Es jau arī patvēri lievinī uzpūtu. Pīta krēsliņu pieliku, lai tev būtu ērtāk zvaigznes skaitīt. Domāju, ka tu tūliņ atnāksi, apsēdīsimies, idzersim tēju ar aviņu ievārījumu. Tu taču nesāvi viņu ievārījumu, ja? Un es jau uzpūtu patvēri un uzmetu zariņus, Kadiķīšu, lai dūmi būtu, neviens cits bez tevis jau te zvaigznes nesaskaitīs. Lācēns runāja, bet ezītis domāja, tomēr labi, ka mēs esam atkal kopā. Un vēl ezītis domāja par zirgu, kā tam tur klājas, miglā.